Man liekas, ka nereti, it sevišķi labajos gados, ja, cilvēki bija pieraduši pie tā, ka, nu, gan jau darbs atradīsies, nu, darbs atradīs pats mani. Un tagad patiesībā lielākoties viss ir atkarīgs no tevis. Tas, cik tu esi informēts, tas, cik tu esi aktīvs, nu, piedodiet, atvainojiet, nu, nenāks pie jums Nodarbinātības valsts aģentūras cilvēku un neteiks, vai, ziniet, mēs jums esam atraduši atkal jaunu darbu, un tev pašam ir jāiet un jāprasa, nu. Un tieši tā ir tā lieta, ko tagad NVA atkal ir sākuši īstenot jaunu projektu, proti informācijas dienas. Bezdarbnieka tiesības un pienākumi, kā sagatavoties darba intervijai, izglītības iespējas, sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Tā ir tikai maza daļa no informācijas, kas jāiegaumē pieregistrējot bezdarbnieku statusu. Tas ir kā stāvēt bibliotekā bez mazākās sajēgas, no kura gala sākt, kurā plauktā ko meklēt. Pa plauktiem visu saliek Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotās informācijas dienas. Taču ko darīt, kad auditorijā sēdošie ir pārāk atšķirīgi gan vecuma, gan pieredzes ziņā? Šādi radās ideja par informācijas dienām tieši jauniešiem. Turklāt viņu skaits bezdarbnieku rindās strauji pieauga. Diemžēl statistika tāda, kāda ir Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā, rāda, ka mums ir daudz jauniešu bezdarbnieku. Un, diemžēl puse no tiem ir tādi jaunieši, kas ir ieguvuši vispārīgo vidējo izglītību. Viņiem nav profesijas, viņiem ir grūti atrast darbu. Jauniešiem ir ļoti svarīgi ne tikai piedalīties NVA kursos un programmās, bet arī iestāties un mācīties kādā profesionālajā izglītības iestādē, jo aptuveni 2000 jauniešu bezdarbnieku nav pat vispārējās izglītības. Šobrīd Latvijā ir 126 000 bezdarbnieku. No tiem 13,8%, jeb aptuveni 17,5 tūkstoši ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Ja mums jāsalīdzina ir ar citām Baltijas valstīm, tad es gribētu teikt, mēs esam līdzīgi. Ar Igauniju un Lietuvu mēs esam līdzīgi. Ja mums jāsalīdzina ar citām dalību valstīm, tad jāsaka, tur citās dalību valstīs situācija ir vēl kritiskāka. Tur šo te jauniešu bezdarbnieku īpatsvars kopējā bezdarbnieku pulkā ir 20 un vairāk procenti. Citu valstu bēdīgā statistika šoreiz nav iemesls priecāties un sist sev pa plecu. Jauniešu bezdarbnieku īpatsvars kopskaitā palielinās, un tam ir arī savs skaidrojums. Iepriekšējos 2-3 gadus bija iespēja viegli nopelnīt. Tādēļ izglītība nereti tika pamesta novārtā. Tagad šie jaunie cilvēki ir bez izglītības vai profesijas, un viņiem nepieciešama palīdzība. Ivita dzīvo Tukumā, audzina meitiņu un 3 gaidāms ģimenes pieaugums. Viņa ir pabeigusi vidusskolu, sāka studēt vēsturi, bet tas nesot bijis viņas aicinājums. Izmēģināja savus spēkus pārdevējas darbā, līdz saprata, ka biroja administrēšana varētu būt joma, kurā veidot karjeru. Lai pavirzītos tuvāk savam mērķim, nācās no nulles apgūt datoriemaņas. Bet pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūrai, viņa dabūja pusslodzes darbu Rīgas pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijā. Strādājot pilnas slodzes darbu, viņai nebūtu iespējams sākt neklātienes studijas biroja administrēšanā un rūpēties par ģimeni. Pašapziņu dod tas, ka es mācos, un šīs iespējas, es zinu to, ka tad iespējas būs lielākas. Nebūs viegli varbūt, bet iespējas, es nesaskāršos ar to, jums nav augstākā izglītība. Piedodiet, mēs nevaram jūs pieņemt darbā. Izglītības un profesijas trūkums ir tikai viens no klupšanas akmeņiem, kad jauni cilvēki piedāvā savu CV darba tirgu. Jāatzīst, ka Latvijā ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuriem nepieciešams pārkvalificēties, jo iegūtā izglītība vairs nav aktuāla vai pieprasīta. Tas attiecas arī uz jauniem cilvēkiem. Iva frizieres profesiju gribēja apgūt jau pēc vidusskolas, tomēr izšķīrās par labu augstākajai izglītībai mārketingā. Savu toreizējo izvēli nenožēlo, taču savu karjeru nākas plānot no jauna. Sakarā ar to, ka tagad nevaru atrast darbu savā specialitātē, par cik man nav darba pieredzes, neviens nopietnas uzņēmējs negrib ņemt darbā, tad caur bezdarbniekiem izvēlējos frizieru kursu. Un par laimi atlasē arī izturēju. Arī Lauma nesot varējusi atrast darbu savā specialitātē, kaut arī apguvusi mākslinieciski praktisku arodu – juveliere. Nav viņam tās pieredzes. Viņam vēl liekas, ka viņam ļoti daudz kas pienākās. Nav vēl tās sapratnes, ka ļoti daudzas lietas nākās ieguldīt ļoti lielu darbu, lai viņas sasniegtu. Drīzumā informatīvās dienas jauniešiem tiks īstenotas visās NVA filiālēs Latvijā.
bet tukums šajā ziņā ir celmlauži. Jau labu laiku info dienas gados jaunajiem notiek 2 reizes mēnesī, otrdienās. Par savām tiesībām, pienākumiem un iespējām informācijas dienās uzzināja arī Lauma un Iva. Es tieši no informācijas dienas iegūstu nedaudz informācijas, kas man interesē sakarā ar ieņēmumu dienestu. Tur par nodokļu atmaksu un tā. Man informācijas diena. Nu jā, par to CV mazliet, par motivācijas vēstuli. Tas bija tas, kas mazāk dzirdēts bija. Nu, es plānoju uz individuālo darbu pārēt. Man tā domiņa ir par bērnu frizētāju, kad ja nevienam citam mani darbā nevajag, tad es pati uztaisīšu vēl kādu darba vietu kādam. Nu, tas jau plāniņš tikai redzēs, kā būs. Lielākais izaicinājums gatavojot informācijas dienas jauniešiem bija pārorientēties uz viņiem saprotamu valodu. Nenoliedzami, ka liela daļa nodarbinātības aģentūras sniegtās informācijas ir lietišķa un nepretendē būt izklaidējoša. Daudziem jauniešiem tā ir pirmā reālā saskara ar pieaugušo dzīvi, kas nedod nekādas atlaides. Šeit viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no paša spēkiem. Tiesa gan ambīcijas un prasības šajā vecuma grupā esot pat galvas tiesu augstākas kā pieaugušajiem. Tas neļauj arī mums iesīkstēt un liek domāt ar vien jaunas idejas un padomus un domāt arī jaunus tos pakalpojumus un piedāvājumus un arī šī te pakalpojuma jau esošā pasniegšanas maniera, lai tas jaunietis saprot, ko mēs viņam stāstam, lai viņam aiziet tā līdz apziņai, līdz sapratnei. Jāizbeidz taču.